bet mans mājas ir latviešu valoda. Man te vienmēr ir licies, ka tā ir pārējais, tas ir pārējais posms, bet tagad, kad es aizbraucu uz Latviju, man tur nav māju. Tā kā man te intervēja. Jā, tie ir no Latvijas, jā. Es nezinu, kādi viņiem nolūki ir. Kādi jums ir nolūki balsī? Mēs gribam jūs pafilmēt jūsu darbvietā bijušajā. Mani? Jā. Pastaigāt pa tām telpām, vienkārši pie pults nosēsties vai jūs kā darbinieku pafilmēt jūsu darbvietā. Viņi mani gribot filmēt balsī. Jā. Tā kā... Viena no tām studijām vairs nav, kas bija tajā laikā. Viss ir pārbūvēti. Jā, pensija. 86. gada laikā iznāk gandrīz vairāk par 10. Sveiki. Jurijāni. Vilnis Baumans, priecājos. Patīkam. Mēs Bet tas ir viņa jūs. šodien iztaisījām fušieru. Jā, eidien iekšā dziļāk. Tā. Nu redz. Izliksies, ka būtu vecie laiki. Jā. Šī ir Amerikas balss no Vašingtonas. Mēs raidām ikdienas pulksteni 16, 19 un 21. Vecos labos laikos, jā. Tagad mēs raidām tikai Pēc Latvijas laika. 10 minūtes. Pietik? Jā. Jā. Labi. Pa atmiņu. Par atmiņu. Jā. Takām. Jā. Jā, man liekas, ka mums Latviešu visiem, vidēji. man liekas, ka to daudz nemaz nenovērtē. Visi šie, kas te staigā apkārt un sūdzās briesmīgi daudz tie ārzemnieki ir tādi, kas te paliet, te nav nekādas kārtības, te nekas nav tā kā vajag. Un es domāju, pag, nes, kur tu ārpusē dabūt tādu darbu. Jā, Kur tu jā. var pats savā valodā. Es dabūju bērns izaudzināt. Jā, nu kā tad? Tas Oh my God. Labvakar, klausītāji Latvijā. Amerikas Balss studijā Vašingtonā šajā 27. februārī, kad Amerikas Balss latviešu valodā atskan pēdējo reizi, Pēters Aizapītis Un Knuts Ozols. Šo savu atvadu raidījumu sākam ar izvilkumu no klausītājas vēstules no Mazlaukiem Jelgavas rajonā. Mairita Siliņa raksta: Mīļie Amerikas Balss darbinieki, paldies debesu tēvam, ka es varēju mīļo Amerikas balsi klausīties 53 gadus. Un paldies visiem mīļiem cilvēkiem, kas vadīja šos raidījumus. Šie raidījumi mums bija kā gaiša bāka tumšajā netaisnības jūrā. Šī ir Amerikas Balss no Vašingtonas.